Alright, viss kārtībā, kriptomānijas, sveiciens jums šajā te brīnišķīgajā rudenī. bet, klausieties, jūs zināt, ka mūs šādi aizrauja tāds mazliet azarts, bet šoreiz ne par to, šoreiz viņās par to, ka viena no šām vietnēm, ja, kas ir potenciāli pelnīt miljoniem eiro, dalās ar savu tokenu. Un tagad mums ir iespēja nonākt šī tokenā pirms pārdošanā. Tātad apsveicu jūs visus TG Casino pirms pārdošanas tokens. Ja? Tātad skaidra lieta ir tāda, ka kazinčiki pelna kaudzi naudas, ja? Un viņi to dara katru dienu, vai jums tas patīk vai nepatīk. Bet apskatīsimies visu pēc kārtas, jo šis patiešām ir kaut kas varens. Un viena no foršākām lietām mēs esam jums pademonstrējuši šeit pēdējā laikā arī kaut kādus casino, kādas šīs te vietnes, kur mēs spēlējam, ja? Bet nevienu reizi mēs neesam paspējuši uz šo te presēlu, uz kaut kādiem šiem te casino tokeniem. Un šoreiz mums ir tieši tāda iespēja. Tāpēc visu pēc kārtas skatieties, klausieties uzmanīgi un, protams, arī piedalāties. Bez tā visa, tātad TG Casino ir numur viens Telegram casino pasaulē, kurš piedāvā iespēju bez autorizācijas spēlēt jums šo te casino. Mēs personīgi paši esam reģistrējušies daudzās vietnēs, un tur vienmēr kaut kādā brīdī prasa jums verifikāciju. Ja? Līdz ar to šī ir jau laba lieta, jo daudziem cilvēkiem patīk spēlēt, bet viņiem nepatīk, kad viņiem tas ir jāatklāj. Ja? Tādā veidā. Nu, lūk, tātad šeit ir šī te lapa, spiežat uz linku apakšā un nākat šeit un skatieties. Tātad te būs viss par pirmspārdošanas benefitiem. Un atcerieties, tātad pirmspārdošana jau pati par sevi kā vienmēr ir saistīta ar ko? Ar to, ka mēs viņu nopērkam pirms visiem pārējiem tur tukšajā lauciņā, pirms viņš vēl ir listots kaut kur ārā. Tātad, kā viņi paši saka, nekad nebūs vairāk tāda iespēja nopirkt TGC, šo TG Casino tokenu par labāku cenu kā presēlā. Īpašās balvas presēla pircējiem tātad būs iespēja iet Telegram. Tad, kad jūs Telegramā pievienosities, šis tokens ies gaisā, jūs dabūsiet labas lietas. Hei, skaties, ņemam šo te, mums ir angļu valoda uzstādīta, nevaram iztulkot latviski, bet nu labi. Okay. Labākā cena var, protams, kļūt par high roller, tad gan vienīgais jāinvestē vismaz ir 5K. 5K, tas nozīmē 5K, jebkur ir K, tas nozīmē 1000, ja? Un jums ir iespēja sākt pelnīt jau šos tokenus šodien. Kādā veidā, protams, caur mums jau labi pazīstamo stakingu, ja? Caur stakingu. Ja? Stakings iet uz augšu, paskatieties, current APU, tad dotajā brīdī 1032%. Boom! Es atceros, ka mēs patām tajā vienā tokenā, kur mēs piedalījāmies, mēs trāpījām uz kaut kādiem tur 600, kaut kādiem 80% un labi izcēlām. Ja? Tad atcerieties, stakings strādā pēc principa. Pirmais iekšā lielāks procents, jo vairāk tokeni tiek ieguldīti pulī. Lūk, 3 miljoni tokeni ir ieguldīti, jo šis te iet uz leju, tāpēc, kad atalgojums sadalās starp tokenu turētājiem. Tad, jo jums vairāk tokeni, jo labāk. Neaizmirstiet pievienot savu maku, kā pievienot maku, tad izvēlēties kādu no šiem te, vai pat no reputacionāliem biržas makiem. Mēs izvēlēsimies Metamask, līte, jep. Ok, te mums gan nekas labs nav, tāpēc, ka šī ir lapa, kurā mums nav naudas. Jā, es esmu atvērts vienkārši uz otrā datora, bet ne par to stāsts ir par to, ka izējot šim teisam cauri, jūs varat te visu saņemt gatavu. Tātad, kā tas strādā? Šeit ir labākā lieta. Šī te schēmiņa ir tā, kas man reāli priecēja acis. Tad iedomājieties, šis te tokens, kuru jūs tagad nopērkat. Ja? Tad jūs viņu ieliekat stakingā, ja? Un jūs turpināt saņemt tātad šīs te dividendus. Tātad katru dienu, kamēr casino vien strādās un ģenerēs peļņu, procentu apjoms, te nav apzināts ir liels, nodarbosies ar ko? Viņi atpirks tātad šo te casino tokenu. No tiem 40% tiks sadedzināti, ja? Ko nozīmē tas, ja jums ir ierobežots skaits tokenu, ja 40% no viņiem nesadedzina, tas jau vien nozīmē, ka cena iet uz augšu. Pārējās 60% tiek izmaksāti dividendes stakinga turētāji. Tas, ko es jums tikko rādīju. Šī diagramma ir super laba. Ja? Parasti tokeniem nav nekāds tāds reāls pelnīšanas veids, ja? Bet šis ir pilnīgi savādāk. Ja? Un tas ir tas, kas man liekas patīk. Es īstenībā, tā, ka mēs spēlējam arī citos kazinčikos, kur mēs iepriekšējiem rādījām, ja? Es īstenībā redzēju, ka arī vienam no tiem bija tokens izlaists kaut kādā agrāk. Bet, protams, pirkņu pēcpārdošanā mums necēlās roka, ņemot arī vērā to, ka mēs zinām visu par to, kādā veidā šī pirmspārdošana spēja uzģenēt krietni lielākus ienākumus nekā viss pārējais. Ja? Tāpēc, to pasakot,
ņemat un apskatāties uz tokenomiku. Kāda tad ir tokenomika? 20% tātad būs priekš šiem te liquidity, tātad decentralizētajā biržē faktiski tiks ieguldīts. 20% tiek izmaksāti stakinga dalībniekiem, tas notiek jau tagad. Tikai 40% tiek pārdot priekšpārdošanā. Tas ir tāpēc, lai visu šo ekosistēmu tā kā palaistu. 10% tiks nodot arī kazino spēlētājiem, kā viņu atbalvojums. Nu, tie 5% kaut kāds affiliate un marketings 5% tas uz mums tā kā īsti neatiecās. Ja? Lūk, kas vēl? Droši un droši. Safe and secure. Droši un droši tūkojot. Labā ziņa šī te. Tātad TG Casino neprasīs no jums nekad veikt KYC. KYC nozīmē Know Your Customer, client, jeb šo zini, kas ir tavs klients, tad vārds uzvārds, kur jūs dzīvojat, cik jūs pelnat, ko jūs ēdat, ar ko jūs guļat. Jā, tas ir viss to, ko parasti prasa gan bankas, gan citas iestādes, kuras ir pārāk zinkārīgas un grib ielīst jūsu maciņu. Šeit neviens neko neprasīs. Jā. Un, protams, no KYC nekāda accounta setupā, jā, viss notiek caur jūsu telefonu, un jūs varat to spēlēt arī īsi telegramā. Mums, starp citu, ir viens kazino, kurā mēs piedalāmies telegramā, tā kā jums droši vien, ka tie, kas ir jau sekojuši līdz nav nekas jauns. Vai jums vajag spēlēt? Nu, to jūs izvēlaties, bet šajā gadījumā mēs fokusējamies uz to, kad ir šī te pirmspārdošana šim te tokenam. Ja? Un, principā, kazino tirgus šeit ir apskatīts, nu, tas ir augošs tirgus katru gadu, 263,3 miljardi. Jā, ir šis te tirgus, vairāk nekā miljards spēlētāji pa visu pasauli. Katrs 7. spēlē kazino, wow! Jā, tas ir super. Kripto kazino markets 250 miljoni. Tas ir mērķis, uz ko viņi tā kā iet. Jā. Tātad, lūk, kāda ir nākotne, šeit ir aprakstīts. Tuvākā nākotne, pie to, ko rāda esošā pagātne, apliecina tikai to, ka kripto tirgus spēlētāji kļūst ar vien vairāk. Un ar vien vairāk izvēlās tātad spēlēt anonīmi. Tad šādās te vietnēs, kur tev neprasa savu KYC. Ir viena programma, par ko mēs laiku runājam, ko es teicu, ka mēs varētu stādīt jums priekšā. Mums arī likās, ka mēs tiksim cauri bez KYC, bet pirms pāris dienām mums visiem atnāca ziņa, gribat turpināt spēlēt, droši atsūtiet savu ID. Nu, lūk tā. Lūk arī baltais papīrs. Uzspiedīsim baltā papīra, palsīsim to tuliņās. Jā, balts papīrs tiešām šajā reizē pavisam balts. Kas ir labā ziņa, ja, tad šeit visu varat apskatīties par šo TG Casino. Man patīk, man tādā ziņā te ir arī tirgus analīze, kas ir veikta diezgan labā formātā, ja. Un pārējais visas lietas tātad, kas ir aprakstīts, ja. Šeit ir anti-money laundering policy, nu, tā kā pret atmazgāšanu, kas ir vajadzīgs, nu, tāpēc to prasa dažādas jurisdikcijas licences, ja, licences varējām arī apskatīties pašā Casino, pašā sākumā. Šeit uz home, ja mēs uzējām, te ir verify license, ja, kas ir pa lielam lūk šīm te licencēm, kur šitas licencēts ir Antilles Management, Dutch Antilles, jā, Antilles salās, jā. Nu, tur, principā, tās mazās salas vienīgais veids, kā viņi var tā kā pelnīt, ir kaut kādi šitādi mistiskie kazino, vēl viss kaut kas, jā, tā kā tas ir. Tad šeit jūs varat spēlēt, un te jūs varat, protams, pievienoties arī community telegramā, kas ir, protams, viss super forši. Kā nopirkt šo te tokenu? Nu, pa lielam, vai tad mums tiešām vēl ir jums jāmāca, kā viņu nopirkt? Tad jūs, ko jūs darat? Jūs atnākat šeit, jūs esat savienojuši savu maku, tātad listinga cena būs lūk šāda, jā, 0,125, 42% no minimālā, ja ir sasniegts, skatieties, ja ir vairāk kā 421 tūkstotis savākts, jā, tā kā, nu, baigi daudz laika vairs nav palicis. Tad te jūs atkal varat nopirkt, savienot ar savu MetaMask, tātad vai ar Ethereum, vai ar BNB, kur mums ir BNB, pārslēdzamies šeit uz BNB, jā, MetaMaskā, Switch BNB Network, yes, pārslēdzamies, lūk, tātad ar BNB vai Tether. Tether ir tas USDT, saucamais stablecoins, jā. Tātad pieņemsim, jūs gribat $1000 terēt, tad 8000 šie tokeni. Tas, ko jūs saņemsiet. Vismaz nopirkt pēc BNB, lai jūs varētu nopirkt, nevajag tā cena rādāt man šeit pareizi, bet viņas ar BNB. Tātad viens token šobrīd maksā 0,00 BNB, ja, tā kā jums jābūt ir šim te BNB. Nu, es kā es teicu, atvēru šo te no otra datora, šeit mums nav mūsu īstais kriptomārks, šis ir tikai šovam, mēs paši pievienosim, nopirksim tūdaļ pēc šī te video, tāpēc, lai jums izdodās arī sasniegt neiespējamo. Un man jau jums jāsaka, kriptomānijas grupā mums ir tik daudz uzvaru jau šīs pirmsēļos, ka, nu, ja jūs varētu spēlēties tikai ar uzvarēto naudu. Protams, ja jūs būtu gājuši līdzi visiem projektiem un adekvāti rīkojušies. Ja? Un es zinu, ka mēs apsolījām
vai vismaz kriptomānijas admins bija ielicis grupā par to, ka mums ir sava stratēģija, kā mēs viņu padalīsimies, bet vienkāršos vārdos izsakot, tas ir skaidrs, tad pieņemsim, mēs nopērkam šo tokenu, ja, un iztērējam uz to, nezinu, $1000. Ja. Brīdī, kad viņš tiek listots, mēs vērojam cenas kāpumu, tā kā cena sāk kāpt uz augšu. Mūsu mērķis pirmajā tajā skrējienā ir atpelnīt savu ieguldījumu, kas nozīmē, nevis mēs pārdosim par to cenu, par ko viņš tiek listots, bet mēs apskatīsimies, lai viņi uzkāp vismaz tik augstu, kad, piemēram, 50% no tokeniem patiek, ja mēs viņus pārdodam tajā brīdī, atmaksā mums mūsu $1000 atpakaļ vai eiro. Ja. Un tas nozīmē, ka tālāk mēs spēlējamies jau ar bezmaksas tokeniem. Mēs viņus varam turēt, mēs viņus varam steikot, mēs varam gaidīt cenas kāpumu un kritumu un tā darīt, ko pat, ja viņš noiet līdz nulē, mēs jau savu naudu esam atguvuši. Tas ir mūsu pamatnosacījums arī tajā pēc strādē. Ja. Protams, tie, kas riskē un iet uz pilnu banku gaidot milzīgāko kāpumu un cenšoties nopirkt pārdot pašā augšā, ja, šādā situācijā droši vien būtu ieguvēji, bet viņiem ir jātrāpa biežāk uz pašu augšu nekā mūsu gadījumā, ka ja mēs katrā no šiem projektiem izvēlkam ārā savu naudu pie kaut kāda kāpuma un pēc tam spēlējamies ar pāris palikušo. Mums ir 50% mums paliek pāri no šiem tokeniem. Ja. Mēs varam pārdot, kad mums liekas, ka cena ir augstāk vairs neies, vai mēs varam viņus iesteikot, vai mēs darām vēl kaut ko. Tāda ir šī spēle, šī visa pasākuma. Ja? Tāpēc tur nav ko baigi daudz prātot vai domāt par kaut kādām mistiskākām stratēģijām. Ja jūs gribat nākt un lasīt citās valodās šīs lapas, jums te, protams, šeit ir. Cik daudz tādas valodas. Jā, šitie nopietni mums ir piegājuši. Ja? Tā kā tas ir būtisks. Smukas krāsas, jā, zaļā krāsa ir uz veiksmi. Kas tas ir? Jebkurā gadījumā tātad šeit ir viss apskatāms. Jā, linki zem šī te video. Jā, pasaules pirmais kazino nākat uzspēlēt, bet nākat apskatīties un izvērtēt. Varbūt, ka šis ir vēl viens tokens, kuru ir vērts iegādāties pirms pārdošanu. Jā, un pēc tam turēt. Īstenībā šo varētu turēt, tāpēc, kad ja viņam notiek viss šis te, kas tāds viņam ir notiek, šī te visa sadara, jā, kāpēc, lai viņu pārdotu, ja kazino ģenerēs naudu? Es pilnīgi pieļauju, ka pēc kaut kāda laika mēs varētu uzfilmēt video, kā mēs spēlējam šajā kazino šīs spēles. Tāpēc, kad mums arī patīk uzspēlēt, kā jūs zināt. Bet jebkurā gadījumā, paldies, ka tu esi kriptomānijā, paldies, ka tu spiedi laiku zem šiem te video, paldies, ka tu komentē pozitīvas ziņas mums zem šiem te video. Tu esi vienkārši īsts kriptomāts un tas ir lieliska, lai forša diena. Pagaidām. Čau!